Gracioza stāja, dejas soļu saspēle, koši tērpi un azartisks sacensību gars. Tas ir starptautiskais sporta deju festivāls Madonas valstis 2025, ko tradicionāli jau vairāk nekā 10 gadu garumā organizē sporta deju klubs Rondo, un tā dibinātājs, savas jomas meistars, deju pedagogs Artis Birks. Šogad mums ir vairāk kā 200 dalībnieki no visas Baltijas valstīm. Vairāk kā 25 grupas dejo gan solo, gan pāri. Sacensības vērtē 7 tiesneši. Tātad rūpīgi un vērīgi skatoties, kā katrs sniedz savu sniegumu, atbilstoši vai tehniskajām prasībām, tātad arī enerģijai, kas tiek izstarot. Mums gan bērni, un ir arī pieaugušie. Bērniem prieks, patīk dejot, šiem sevišķi ļoti labi. Viņiem sanāk, un tas pats galvenais, lai tik turpina. Bet kas ir tas, ko iegūst bērni dejojot? Ir viens ir šī skatuves māksla, bet vēl? Disciplīna, protams, paklausība, kas vēl? Sports, veselība, viss pārējais. Bet citi puiši iet spēlēt futbolu un vēl kaut ko tev futbolam arī laiks sanāk? Jā. Vai tu paspēji gan dejot, gan tās vīrišķīgās visas lietas arī, vai ne? Jā. Es neesmu dejotājs, kurš dejoja no skolas laikiem, no maza. Es sāku dejot, man vienkārši kaut kā, ja tā saka, smadzenēs iekrita, ka notika pirmais dejo ar zvaigzni viens. Tas ir kaut kāds 11 gadus atpakaļ. Un tad es tā kā sagribēju, ka vajadzētu iemācīties. Tad pēc kāda laiciņa es sapratu, ka nebūs tas, ko gribās, kad nav tāds jaunums, bet kad aizgāju, tad tagad laikam jau droši vien nepametīšu līdz tam brīdim, kamēr kājas kustēsies. Man patīk dejot un man ļoti patīk. Man tā kā iedziņas būt. Meitenēm taču patīk uzvilkt prinču kleitu. Būt kā princei un dejot puišiem. Es dejoju jau kopš 3 gadu vecuma, tā kā es jau pie tā esmu pieradusi. Man vienkārši ir bijis sapnis par dejotāju, kad es biju maza. Un tad arī es tos virzījusies. Es domāju, vajag būt tai deksmei, tai iedvesmei, lai kaut ko sasniegtu. Protams, arī tehniskās lietas, bet es domāju, vairāk tā motivācija un mērķtiecība. Kausa RTV uzrunātie dalībnieki un organizatori iegūms no šāda pasākuma ir ne tikai uzvara un balvas, bet arī lieliski attīstīta koordinācija un stalta stāja. Ja bērniem tas ir ieguldījums nākotnē, tad pieaugušajiem deja ir iespēja saglabāt jaunību. Man pašam personīgi tie tiesneši nav tas, kas man obligāti būtu vajadzīgs noteikti, jo es pats esmu sev vislabākais tiesnesis un vērtētājs, un ir labi, ka viņi tur pasaka, ka nav 2. vieta vai ir 5. un tad es zinu, piemēram, kāpēc tā ir, un tas ir tāds motivators atkal. Tā kā paši sev šī vecumā noteikti katrs pats sevi ir tiesnesis vairāk nekā no malas. Tas tiesa, taču sacensību gars tomēr šeit pastāv un gandarījums par labu sniegumu arī. Un, kā zināms, īstens un profesionāls dejotājs dejo nevien ar ķermeni, bet visu savu būtību. Un šoreiz, jo īpaši citu vidū ar savu plastiskumu, grāciju un neviltotu smaidu, arī mūs no RTV teju vai apbūra Olivers Leo no Rīgas. Aicināja abus jauniešus uz nelielu sarunu par deju. Kas tajā dejā ir visforšākais? Draugi un uzvar. Dejas ir priekš manīm kā hobijs un lieta, ko es daru. Tur man patīk satikties ar draugiem un trenēties. Kas ir tas, ko tu gūsti no šīs dejas vēl, teiksim, priekš sevis, savai izaugsmai? Eleganci, uzvedību un daudz ko vēl. Īstenībā diezgan viegli ir dejot, jo vienkārši te ir jāatcerās soļi, smaidīt un ritms. Bet šīs noteikti nav jums pirmās sacensības, vai ne? Nav. Pirmās bija apmēram 5 gadu vecumā. Tā no gada uz gadu un ir kādi lielākie sasniegumi? Jā, 5 gados mēs dejojām diezgan švaki, bet tagad ļoti labi. Jāuzsver, ka līdz ar godalgām un tiesnešu atzinību gandarījumu par piedalīšanos un piemiņas kausu saņēma katrs no dalībniekiem. Savukārt festivāla atbalstītāju jeb sponsoru balva par enerģiskāko sniegumu šoreiz graciozējai dejotājai no Viļņas. Я даже не ожидала, что я получу приз. Es necerēju, ka dabūšu tik lielu balvu. Man tāda ir pirmo reizi, bet dejoju es tāpēc, ka man patīk. Tas ir tik pozitīvi, aizraujoši un kičīgi. Paldies manai skolotājai Ugnai par šo. Ceļš bija tāls, braucām 4 stundas, bet jaukā jautrā komandā. Esmu tiešām ļoti priecīga. Я очень рада. Vēl tikai jāpiebilst, ka sacensībās līdz ar dejotājiem no Igaunijas un Lietuvas pārstāvēti tika visi Latvijas novadi.
Kā atzīst organizatori, Madonas valstis jau ir kļuvis par lielāko sporta deju festivālu reģionā, kas jau 11. gadu tiek organizēts sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un atbalstītājiem. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.